Tātad, jā, paldies tev, ka tu piekriti manam tādam kaut kā tādai sinerģijai. Faktiski Jolanta saka jā, un Zintra saka kad, un ar vienmēr sakot, paldies arī jums, ka jūs atsaucāties tā, ka šodien, tāpēc, ka vienkārši citkārt tagad tuvākā laikā nesanāk, un tās enerģijas šobrīd ir tieši tādas, lai mēs pastrādātu ar tām lietām, ja, kas mums ir jāatbrīvo un jāatlaiž, tāpēc noteikti padomājiet arī par to. Un savukārt kāpēc es arī rakstīju par to, kādas eļļas paņemt līdzās, tad noteikti izvēlaties. Skaidrs, ka nevajag visas vienlaicīgi, jā, bet atkarībā no tā, kas no jums mājās bija, tad izvēle mums ir liela. Jums kā eļļu ekspertiem mājās plauktiņi noteikti ir ar vairākām eļļām piepildīti. Tad, nu, kāpēc es šīs jūs varat ņemt, kas man ļoti, ļoti patīk tādā darbā ar emocijām, ir forši paņemt to trio, kas ir lavandas, trestvērs un vīraks, jo tā sinerģija strādā brīnišķīgi tieši tad, kad vajag kaut ko atbrīvot. Un mēs zinām, ka ēters vēl ir tā atslēdziņa, kas pirms meditācijas mums ļoti viegli iedod ieskatīties vēl vairāk tā dziļumā, vēl vairāk godīgāk un atvērt varbūt kaut kādus vēl tos failiņus, kurus mēs tādā virsmā un šobrīd tā ar prātu nespējam notvert, ja, lai mēs to izvelkam kaut ko tādu rītīgi foršu šodien pastrādājam un tiešām noņemam tādu, man liekas, šai pavasarī nevelti sete pēdējās dienas par dārza darbiem un ravēju, un kamēr es te ravējot, es domāju, nu rekā ir ar tām nezālēm, ka viņas ir jāņem gan no zemes ārā, gan arī šobrīd laiks tāds labs izravēt arī kaut ko no savas zemapziņas, no saviem failiem. Lūk, tā kā ņemat vai nu šos te trio, ļoti laba kombinācija, vai relīzē, jo relīze ar mums ļoti labi palīdz, šī kombinācija un eļu sinerģija ļoti labi palīdz atbrīvot. Ja, tad palīdz mums izcelt ārā kaut ko un atbrīvot to, kas mums vairs nav vajadzīgs, kas mums vairs nekalpo, vai būt kaut kāds liekas smagums, ko mēs aizvien nesam līdzi, kas nu tev būs. Un šeit es teikšu tā, ka ar Jolantu vienkārši ļaujieties. Jo mums ar Jolantu ir atsevišķi vesels video, kur es arī mazliet stāstīju, kā mēs ar Jolantu iepazināmies, kas bija arī absolūti maģiks. Tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīga, ka tu šodien esi šeit ar mums un ka mēs varam šo te brīnišķīgo gan laika līniju dziedināšanu, gan ēteri savienot kopā. Un tā ir, man liekas, tiešām patiesa dāvana, ka mums šodien tagad, ka mēs to norealizēsim. Tā kā es tiešām jums arī aicinu atvērt sirdis, atvērties un pilnībā izbaudīt tiešām šo te procesu. Lūk, tā kā Jolanta mīļā vārds tev, un tad noslēgumā varbūt tās pēc tam, ja nu vai jūs pēc meditācijas kāds kaut ko gribēsiet varbūt pateikt, tad vēl varēsiet padalīties, vai nu tad pēc jūtiņās kaut ko pēc tam uzrakstīt, nu kā nu mēs jutīsimies, ja? Lūk, Jolanta, vārds tev. Jā, jā, sveiki visiem. Paldies par šo ielūgumu. Un brīnišķīgi mums viss saliekās. Es atceros pirms pāris gadiem pie manis uz semināru laiku līniju bija atnākusi viena no Siguldas meistarēm, aromaterapeitēm, un caur viņu es iepazinos arī ar eterisko eļu pasauli. Un man parasti ir tā, tad, kad es pazīstu cilvēku personīgi, tad man ir ļoti viegli ļauties šim te savai interesei. Kā tas ir? Ko tur var pateikt? Ko tur var nolasīt? Kas tas tāds aromatests vispār ir? Un, ja godīgi, es ļoti labi vēl atceros to dienu, kad es izlēmu, ok, aromatests, 100 eļļas, ok, paskatīsimies, kas tur būs. Un es biju šokā par to rezultātu. Un man tā ir tāda ticību un mīlestību no pirmās reizes vienkārši. Gan par to rezultātu, gan par to, ko es ieguvu, gan arī par to, kā turpmākā mēneša laikā tas viss strādāja. Un tad līdz ar to šo pēdējo gadu laikā es pati arī laiku pa laikam lietoju eļļas, laiku pa laikam es dodos pie kāda no meistariem un skatos, kā vēl var, ko vēl var. Jo, ja jau šīs ēteriskās maigās būtnes strādā caur neredzamo plānu, to es arī esmu ieraudzījusi kā meditācijās, laika līniju meditācijās, kas ir ļoti jaudīgs instruments. Viņas nāk un palīdz un atbalsta un sekmē mūsu nodomus vislabākajos veidos. Un par to, ka mums varētu šāds kopīgs projekts piedzimt gan caur manu balsi un meditācijām, gan caur kāda aromaterapeita praktiķa rokām, prasmēm un saikni ar šo plānu, ar šo dimensiju, es jau kādu laiku biju domājusi. Un skaisti mūsu dzīvi salika kopā ar Dzintru. Mēs
Būs vēlreiz varbūt jāpadalās ar to video, kur tu stāstīji no savas puses par mūsu iepazīšanos, vai ne? Varbūt tieši kādam tas aktuāli ir šobrīd noklausīties, paklausīties kaut ko no šī uztvert. Un arī man bija jāiziet tāds noteikts ceļš, sava veida aplis, jāsaņem daži nē, lai es par savām idejām padalītos, uzrunātu dzintru. Un atkal pagāja neilgs laiks, līdz mums abām nobrieda. Un tas izskatījās neplānoti, spontāni un pēkšņi tikai jums, no jūsu puses. Patiesībā mūsu starpā tas jau bija kādu laiku kustējies, kādu laiku tas viss jau bija audzis, briedis, uzņēmis spēku, enerģiju līdz, līdz piedzima šis. Un man pašai ļoti patīk izmantot šo laiku, kas ir šobrīd aprīlī, saistībā ar visām planētu kustībām, tranzītiem, retrogrādiem un tā tālāk un tā tālāk. Un es zinu, ka šeit ir atnākuši un atsaukušies tie cilvēki, kas jau jūt par to tēmatu. Parasti tas ir tā, ka acīs durās jau. Kas ir tas, kas ir savu jau nokalpojis? Kas ir tas, ko es labprāt vairs neņemtu līdzi uz nākamajiem 7, 9 vai 14 gadiem, skatoties, cik liels ir tas mērogs, ja šai lietai kaut kas, kaut kādi notikumi, kas jau ir mūsu dzīvē apkārt. Varbūt kādam ir jāpasaka nē kādam projektam, kādam ielgušam darbam, kādām attiecībām, kādām emocijām, kādiem paterniem es vienmēr aizmirstu, kas ir tas labākais vārds latviešu valodā, ko mēs varam šeit lietot, tādi ieradumu schēmas, ķēdītes, kā mēs parasti rīkojamies, kā mēs parasti reaģējam, kas ir mūsu ierastais uzvedības modelis. Varbūt es jau skaidri redzu kādu brīdi, ka šo man vairs dzīvē nevajadzētu, bet kaut kas pietrūkst. Pats labākais visu var pārskatīt par savu fizisko ķermenisko dzīvi. Vai visi mani ieradumi atbilst tam optimālajam modelim, kādu es sevi vēlētos redzēt? Gulētiešanas laiks, ēšanas, dzeršanas paradumi, ja? Fiziskās aktivitātes, rūpes par ķermeni. Pilnīgi viss, kas saistīts ar ķermeni šajā jomā arī iet. Varbūt es kaut kam lieku punktu, varbūt ir kaut kas, ko es vēlos darīt savādāk. Un tad šis laiks līdz aprīļa beigām ir ļoti, ļoti labs tieši mentāli, enerģētiski, emocionāli šīs lietas kārtot, kustināt. Ļoti labi ir ar kādu aprunāties par šīm lietām, jā, jo tādā veidā mēs arī fokusējam enerģiju, virzām šo enerģiju savu mērķa virzienā. Un varbūt lēnām jau kādu pirmo solīti izdarīt, bet šobrīd ir atkal svarīgs vairāk šis te fokus uz sevi, uz savu iekšpasauli, uz savām emocijām, domām, pārdomām, meditāciju, lēnām tādu plānošanu, un tad jau tūlīt ar maiju jau varēs, ar aprīļa beigām pašām ar maiju jau varēs arī spērt šos īstos soļus. Ja vajadzīgs, tad pierakstīties uz kādām nodarbībām vai ne, vai abonementu nopirkt vai vēl kaut ko, bet reāli faktiski šīs lietas darīt. Tad, lai visiem nāk palīgā šīs mīļās, maigās, daudzdimensionālās ēterisko eļļu būtnes, šī skaistā dimensija, kas vienmēr, man pašā tik liela, es par viņām, kad iedomājos, kad par viņām runāju, man tāds prieks vienmēr ir, jo atceroties savu pirmo konsultāciju, es teicu, nē, es šo tēmatu redzēt negribu. Es tos cilvēkus iesaistītos. Ja es tagad atrastos vienā telpā ar tiem cilvēkiem, es pieceltos, izietu ārā, jo es negribu tam tērēt laiku. Es nejūtos tā, ka es varētu tam veltīt kaut kādu daļu savas enerģijas vai resursu. Un man toreiz viņa teica, bet tu neuztraucies, tev tikai jāsmaržo tā eļļa un viss notiks. Un vislabākais jau bija tas, ka viss arī notika. Un tāpēc es ar milzīgu pateicību un ar tādu, kā vēl joprojām ar tādu pietāti un brīnu izturos pret šo pasauli, pret šīm būtnēm, zinot, cik maigā veidā viņas ļauj iziet cauri dažādiem procesiem, kas bieži ir arī sarežģīti, vai ne, kā mēs zinām. Un labi, tad
Kas jums jādara meditācijā? Vienkārši jāpaņem savas izvēlētās eļļas, vai ne, Dzintara? Tu varbūt tur vairāk dokumentē, Jā, vai te visi jau ir tie praktiķi, kas jau zina, kas šobrīd ir jādara? nu, Jo mēs tālāk no esam. manas puses jums būs tikai jāļaujas. Vai ne? Mēs esam taisījuši arī meditācijas. Man liekas, ka visi klātesošie arī to ir darījuši. Mēs to esam darījuši arī kopā. Un, jā, tad es noteikti aicinu tevi, ka mēs tagad paņemam arī jau te paralēli, jo ņēmu savas eļļas, apvilināju plaukstiņā. Un vienkārši izvēlējies, vai nu ņemsi to trijo, vai tu ņemsi. Vai tu ņemsi arī līdzi, sapilinam viņas plaustiņās pa pilienam, ielpojam. Un, kad tu teici par tām mīļām, maigām būtnēm, man pilnīgi, nu tā, ka tiešām, tā, ka, uh, jā, nu, ir tā, ir tā. Un, tā kā jāpaldies viņām arī par to klātbūtni. Tā kā ielpojam, ļaujam tam ēterim arī, kā es vienmēr saku, ļauj tu tām mīļajām būtnēm, tam aromātam, ļauj viņam ieiet dziļi sevī sajūti, dot visu ķermeni, kā es vienmēr to saku, ka tā mēs aizveram acis, savas fiziskās acis, un mēs atveram savu iekšējo redzi. Un tad, kad mēs elpojam, ieelpojam ar katru ielpu, mēs ieelpojam un mēs izelpojam, un mēs vērojam, kas notiek ķermenī, atlaižam visu saspringumu, un vienkārši ļaujamies un ļaujam tam ēterim ienākt mūsu ķermenī, mūsu šūniņās. Un es atslēdzu kameru. Nē, bet Mikrofonu. Mhm. Mhm. Un tādā pašā veidā arī maigi, mīļi, lēni, ar uzmanību un rūpēm pret savu fizisko ķermeni. Turpini savu ieelpu, izelpu, iekārtojies ērtā pozīcijā, tā lai tu vari arī pilnībā atslābināt savu ķermeni. Tu vari izvēlēties sēdēt vai gulēt šajā meditācijā. Galvenais, lai tev ir ērti, un lai tu vari dziļi, piepildoši elpot un sajust, kā ar katru izelpu tu arvien vairāk atslābinies, apzinoties, ka šī meditācija ir pilnīgi droša, tu esi drošībā un viss ir ideālā dievišķā kārtībā. Apzinies, ka viss, ko es saku, ir paredzēts tikai un vienīgi tavas dzīves uzlabošanai, un tu arī spēsi un vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Un mēs pieaicinām šajā meditācijā simtprocentīgi tīru dievišķās mīlestības enerģijas plūsmu kopā ar tavu augstāko es, taviem garīgajiem pavadoņiem, taviem sārgeņģeļiem, šīm mīļajām, maigajām eterisko eļļu būtnēm. Tāpat apzinies arī, ka tavās rokās ir pieaicināti jebkādu būtni, jebkādu enerģiju, pavadoni, kam tu uzticies, un kā palīdzību tu novērtē šajā ceļā. Un turpini virzīt savu uzmanību tikai un vienīgi uz savu ieelpu un uz savu izelpu. Un tad vari iedomāties par savu degunu galu, un visa tava uzmanība ir tikai uz tavu degunu galu. Tagad tu turpini dziļi elpot, ielpo un izelpo. Un visa uzmanība tikai un vienīgi tavā deguna galā. Šis viens mazais punktiņš, kur sākas tava ielpa. Un te turpini tālāk no degungala, dodies tālāk līdz uz savu trešo aci, un tad tava ielpa kustās caur degunu uz tavu trešo aci, piepildot, protams, visu ķermeni, bet tagad fokusējies uz savu trešo aci, uz šo zonu starp uzacīm. Iedomājies, ka tu tur ielpo un izelpo.
Tu vari sajust, kā ar katru tavu izelpu šī zona kļūst ar vien lielāka, tā it kā atverās. Un katru reizi, kad tu ieelpo zeltainu, skaistu, tīru, dievišķu enerģiju. Un katru reizi, kad tu izelpo, sajūti, kā no tevis aiziet kāds saspringums, rūpes, raizes. Tagad turpināsim tālāk no deguna gala uz trešo aci un tālāk uz augšu caur avotiņu aiziet debesīs, tava ieelpa un izelpa. Un ļauj sev pilnībā savienoties ar šo dievišķo enerģiju, kosmisko enerģiju, visa sākumu. Sajūta, kā caur tavu avotiņu tā ieplūst tavā ķermenī, visā garumā, caur mugurkaulu, izejot visam tavam ķermenim cauri. Caur pēdām iesniedzoties zemē, un tagad ļauj sev vienkārši elpot. Vari arī vērot, sajust, kā tava elpa turpina kustēties caur visu ķermeni, saslēdzoties ar dievišķo kosmisko enerģiju no debesīm, ar zemes enerģiju, no paša zemes centra, piepildot tavu sirdi. Un tu vari sajust, kā tu esi šī brīnišķīgā enerģija. Tu esi dzīva mīlestības enerģija. Bet vari iedomāties vai vizualizēt kāpnes savā priekšā, kas ved uz leju. Tu lēni, līgani noej pa pakāpieniem. Šis ceļš tev padodas ļoti viegli. Noejot lejā pa pakāpieniem, ieraugi vai arī iedomājies, izvēlies savā priekšā, vizualizēt durvis vai tuneli, kas tevi vedīs tālāk. Un tu dodies caur tuneli, kura galā tu redzi spožu gaismu, vai arī izvēlies doties caur durvīm, un tāpat arī tur nonāc gaismā. Tu esi gaismā, kas tevi maigi apņem, un tad nonāc savā skaistajā, drošajā vietā dabā. Tu vari vienkārši vērot to, kas parādās tev apkārt, vai arī iedomāties par kādu skaistu, mīļu vietu dabā, ko tu pazīsti, varbūt tu to bieži apmeklē, vai varbūt tā ir vieta, kur tu vēlētos nokļūt, un vienkārši ļauj šeit būt. Ļauj sev sajusties ar visām savām maņām šajā vietā, pievērs uzmanību tam, ko tu tur redzi, kā miers un drošības sajūta piepilda katru tavu šūnu, caur katru tavu ieelpu. Varbūt tu dzirdi kādas dabas skaņas šajā vietā. Un sajūties, cik viss ir pazīstams, maigs un drošs. Un šajā vietā tu pamani garu starojošu gaismas būtni, kas tev tuvojas, un ļauj tai būt, kāda tā parādās tavā priekšā, vai kādu tu to sajūti, apzinoties, ka šī būtne ir tavs augstākais es, tā tevis daļa, kas ir visu zinoša, visu mīloša, absolūti vieda, un būs tavs galvenais garīgais pavadonis šajā meditācijā. Un uz brīdi iedomājies, ka jūs satiekoties apskaujieties. Un tu jūti, kā visa mīlestība, spēks un gudrība ieplūst tavā ķermenī. Apzinies, ka tieši tavs augstākais es zina, kas nepieciešams nākamajam solim tavas dvēseles ceļā. Un kā arī sniegs atbildes uz taviem jautājumiem, ja tādi tev radīsies. Un tad mēs dosimies kopā kādā ceļojumā, un tam tev nepieciešams tavs transporta līdzeklis, tava laika mašīna,
kuru tu vari ieraudzīt vai iedomāties, kāda tā varētu būt. Ieraugi kaut ko sev pazīstamu, atpazīstamu, absolūti drošu, tepat netālu no tās vietas, kur esi. Un nu jau sajūti, kā tu kopā ar savu augstāko esi, kā pa pakāpieniem, ja iekšpusē savai laika mašīnai ieraugi kādu lielu vērtu krēslu, kas gaida tieši tevi, tur tu apsēdies, iekārtojies. Šoreiz tavs augstākais es kļūst par kuģa kapteini. Un tagad tu sajūti maigu pacelšanās kustību, jo tava laika mašīna pārceļas virs šīs vietas un dodas augšup, arvien augstāk, arvien augstāk, un augstāk un augstāk. Un mēs dodamies arī cauri Zemes atmosfērai, arvien augstāk un sajūti sevi arvien vieglāk. Un tagad spoža zelta gaisma piepilda visu telpu ap tevi, iet cauri tavam ķermenim. Varbūt tu pat vari sajust to kā elektrības viļņus. Un ja tu paraudzītos lejup uz savu ķermeni, tu pamanītu, kā tas mirdz un laistās zeltainā gaismā. Tagad tu esi savā meditatīvajā gaismas ķermenī, un tev piemīt spēja iedarboties ar laiku. Sazināties ar jebkuru būtni, kā arī milzu dziedinošais spēks. Un šeit, šajā absolūti drošajā vietā savā laika mašīnā, tu vari sākt domāt par šo lietu, notikumu, emociju vai problēmu, kam tu esi nolēmis vai nolēmusi pielikt punktu šajā dzīvē, lai kas tas arī būtu. Apzinies savu lēmumu šo absolūti un pavisam pabeigt, lai šī lieta pārtrauc savu eksistenci vai pāriet citā kvalitātē. Tu vari lūgt arī savu augstākā es palīdzību, izvēlēties šo vienu tēmatu, notikumu, apstākļus, jebkādu paternu, emociju. Un tad mēs ieslēgsim projektoru ekrānu. Uz tavas laika mašīnas klāja un sākumā ieraugi sevi šobrīd, šajā situācijā. Var ieraudzīt tādu kā savu projekciju, tu vēro sevi no malas, kā tu jūties šobrīd, šajā situācijā, šajās attiecībās, šajā darbā, projektā, lai kas arī būtu šis temats, ko tu izvēlējies. Ieraugi vai arī sajūti savu lauku ap savu ķermeni, savus smalkos ķermeņus, savu astrālo, ēterisko, kauzālo plānu, savu auru, to enerģiju, kas ir apkārt ķermenim. Un redzi, kā tā jau šobrīd sāk piepildīties ar zeltainu, tīru, dievišķu mīlestību, kas nāk no debesīm, piepilda visu tavu lauku. Un jau šobrīd, šeit un tagad atbrīvo no jebkādiem uzslāņojumiem, jebkādām negatīvajām domformām, jebkādas enerģijas, kas vairs nekalpo tavam augstākajam labumam. Un tagad tepat arī blakus uz laika mašīnas klāja sāk parādīties citi ekrāni, kur tu redzi sevi citās epizodēs, kas saistītas ar šo pašu notikumu, kas tevi ir novedušas līdz tam, kā tu esi, kā tu jūties šodien. Un vari vērot tos daudzos notikumus. Varbūt tās ir īsas epizodes, varbūt kādi garāki notikumi.
ar daudziem dažādiem taviem pagātnes es. Un tad mēs vēl palūksim tavu augstāko es palīdzēt, patīt laiku vēl nedaudz uz atpakaļ, vēl atpakaļ laikā, kur tu vari ieraudzīt pašu sākumu, pirmo epizodi šai lietai, attiecībām, problēmai, emocijām. Vēro to pavisam uzmanīgi, jo dažreiz ir tādas situācijas, kad šis sākotnējais notikums šķiet arī pavisam nesaistīts ar to situāciju, kāda tā ir šodien. Un atceries arī tajā gadījumā, ja tev ir grūti kaut ko ieraudzīt vai saprast, zini, ka enerģētiski šis darbs, šī dziedināšana tik un tā notiek visos tavos smalkākajos līmeņos un dimensijās. Un ja tu vēro šo situāciju, tās pašā sākumā, tad var iedomāties, kā savā meditatīvajā gaismas ķermenī kopā ar savu augstāko es, tu aizslīdi pie sava pagātnes es, pie tās versijas, kur piedzīvo šo pašu sākumu kādiem notikumiem. Un tu vari arī telepātiski nosūtīt ziņu savam pagātnes es par to, ka tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, par to, ka viss ir absolūti dievišķā kārtībā, var izstāstīt, ka tu un tavs augstākais es esat Dievu sūtīti eņģeļi, kas ir atnākuši, lai palīdzētu gūt kādu grūtu pieredzi, bet jūs nevarat teikt, kas šī būs par pieredzi. Atgādini, ka viss, kas notiek, ir saskaņā ar dvēseles plānu un izvēlēm, kas notikušas jau pirms šīs dzīves. Atgādini, ka visa dievišķā mīlestība ir ar tevi tagad un vienmēr, un pat tajās pieredzēs, kas kādreiz šķiet grūtas, smagas, emocionāli, fiziski vai kā savādāk. Un kad varbūt tās sāpes, ciešanas, ko tu redzi, ko tu atceries, tas, kas vienmēr šķitis, ir īsts un patiess. Atļauj sev pieņemt to domu, ka tās ir tikai ilūzijas, un ka patiesībā vienīgā problēma ir neatrisinātā emocionālā, garīgā vai cita trauma citos tavas esības līmeņos, tāpēc mēs tagad to labosim, un mēs pieaicinām dievišķo mīlestību, vienīgo absolūto spēku, kas var dziedināt, atgādinot, ka tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, totāli un pilnīgi nevainīgs vienmēr. Un lai vai ko tu darīji, lai vai kādus soļus tu spēri, lai vai ko tu piedzīvoji, šī dievišķā mīlestība ar tevi ir tagad un vienmēr un mūžīgi. Un mēs pielējam ar gaismu mīlestību katru tavu pagātnes es, katrā no šīm situācijām, kas parādās tavā priekšā. Un piepildām tavu fizisko ķermeni, šūnu līmenī, ātomu un molekulu līmenī, un ļauj šai bezgalīgai mīlestības enerģijai piepildīt katru tavu šūnu, ātomu un molekulu, atbrīvojot no jebkādiem nospiedumiem, ko kāds notikums varēja atstāt fiziskajā līmenī. Tad lūdzam dziedināšanu mīlestības plūsmu emocionālajiem ķermenim. Ja tu sajūti kādu grūtu, smagu emociju, vari sev palīdzēt arī ar elpošanu, to izelpot no sevis, no sava ķermeņa un ielikt zeltītā gaismas lodē tavā priekšā, lai tur aiziet kādas skumjas, dusmas, sāpes, vientulības sajūta. Jebkas, ko tu piefiksē, ko tagad sajūti, un ļauj sev to vienkārši izelpot no sava ķermeņa. Mēs pārējām pie mentālā ķermeņa, ieskaitot visas domas, zemapziņu,
Un varbūt tev izdodas piefiksēt, novērot kādu domu, domu formu, uzskatu, pārliecību, kas radās šīs pieredzes rezultātā, bet vairs nekalpo tavam augstākajam labumam. Tādā gadījumā mēs lūdzam garīgo pavadoņu palīdzību šo domu formu vai pārliecību atlaist no tavas zemapziņas un aizvietot ar pilnīgu uzticēšanos dzīvei, absolūtu mīlestību, līdzjūtību un pieņemšanu. Un dziedinām, piepildām ar mīlestību astrālo ķermeni. Lūdzam noņemt visas negatīvās enerģijas, domu formas, savas vai citu, jebkādu negatīvo ietekmi no malas, lai vai kādā formā tā būtu bijusi. Lūdzam dziedināšanu ēteriskajam ķermenim, piepildot to ar dievišķu mīlestības enerģiju, īpaši lūdzot atbalstu ēteriskajām būtnēm no šīs skaistās eļļu dimensijas, kas nākušas palīgā tieši tev šobrīd arī caur fizisko dimensiju. Un ļauj, lai visas šīs enerģijas, kas kalpo tavam augstākajam labumam, piepilda, dziedina, iziet cauri taviem enerģiju kanāliem, meridiāniem, čakru sistēmai, izgaismo, attīra visu tavu auru un sajūti sevi šeit absolūtā mierā, harmonijā, drošībā, savā aurā, savā enerģijā, savā krāsā. Un tavu kauzālo ķermeni mēs attīrīsim no karmas, jo ir pilnīgi un absolūti piedots tev visiem iesaistītajiem šai situācijai. Un var uz brīdi pārnest uzmanību uz šiem notikumiem, uz šiem ekrāniem, uz tavas laika mašīnas klāja, ieskaitot tavu šodienas projekciju, katru no epizodēm, kas uzpeldēja, kas parādījās, un arī šo sākotnējo notikumu, ar ko viss aizsākās, ieraugi to vēlreiz, piepildītu ar dievišķu zeltainu mīlestību un gaismu, dziedinātu absolūti šeit un tagad cauri visiem laikiem un dimensijām. Un apzinies, ka viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Ja tu sajūti, ka šis temats ietver kādas vienošanās dažādu dvēseļu starpā, apzinies, ka šīs vienošanās tiek izbeigtas šeit un tagad, saskaņā ar katras dvēseles brīvo gribu, nepārkāpjot citu brīvās gribas. Apzinoties, ka tavs augstākais es tevi šodien atveda uz šo notikumu, uz šo meditāciju, lai viss varētu tikt izdarīts harmoniskākajā veidā, tādā veidā, kas kalpo tavam augstākajam labumam, sajūti sevi absolūti brīvu, dziedinātu, svētītu. Apzinies, ka tu vienmēr esi mīlēta, tu esi mīlēta, tu esi mīlēta, tu esi mīlēts, tu esi mīlēts, tu esi mīlēts. Apzinies to, ka tava dvēsele pabeidz šo mācību stundu un vairs nav nepieciešamības to šodien vai turpmāk atkārtot. Un tad visus tavus pagātnes es ar šodienas es projekciju, visu to, ko tu redzi savā priekšā, izdziedinātu, pabeigtu, padarītu, piepildītu ar gaismu un mīlestību, pacel savās rokās un atlaid prom debesīs, kur tas aiziet Dieva sirdī absolūtai transformācijai. Un vērs savu uzmanību un fokusu uz šo vietu, šo tēlu, kas ir Dieva sirds. Tā vieta visumā kvantu laukā.
kur ir absolūta mīlestība, pieņemšana, kur visas tavas versijas eksistē jau tagad, vistīrākajā, visskaidrākajā izpausmē, kur viss jau ir dziedināts no paša sākuma. Un vienkārši ļauj šai enerģijai ienākt tavā sirdī, piepildīt tavu sirdi. Sajūti visu to mīlestību, kas tev pienākas šeit un tagad, tāpēc, ka tu esi. Vienkārši tāpēc, ka tu esi. Un šī mīlestība ar tevi ir tagad un vienmēr un mūžīgi. Un sēžot savā ērtajā krēslā uz laika mašīnas klāja, tu vari arī vizualizēt vai just, kā šī dievišķā mīlestība plūst caur tevi, piepilda visus tavus ķermeņus. Un sajūti, kā lēnām, mierīgi līgani tava laika mašīna vēd tevi atpakaļ uz tavu skaisto vietu dabā, no kurienes tu sāki šo ceļojumu. Mēs izslēgsim visus ekrānus. Un tad sajūtot šo piezemēšanos, tu vari celties no sava krēsla, doties uz izeju, nonākot atpakaļ savā skaistajā vietā dabā, savienojoties ar dabas enerģijām. Un atkal apskaujot savu augstāko es, savu garīgo pavadoni, visu zinošo, visu mīlošo sevis daļu. Atkal sajūti mīlestību, spēku un gudrību savā ķermenī. Un tad pievērs uzmanību atkal šai vietai, dabā. Varbūt tu vari sajust savas pēdas, vai atkal savienoties ar smaržām vai skaņām šajā vietā. Pamani, ka tu jau tagad jūties brīnišķīgi. Un tad tu lēnām mierīgi dodies uz to vietu, kur caur durvīm vai tuneli tu šeit nonāci. Dodies atpakaļ caur durvīm vai caur tuneli, ieraugot kāpnes, kas ved uz augšu, un sākot savu ceļu pa pakāpieniem, soli pa solim, dodoties augšup un atgriežoties pie ierastā apziņas stāvokļa nomodā. Apzinies, ka šī meditācija atstāja tikai pozitīvu ietekmi. Tu vari atcerēties visu un izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu augstākajam labumam. Apzinies, ka tavi garīgie pavadoņi var tev vēl palīdzēt kādu laiku arī pēc šīs meditācijas. Un sajūti atkal, kā tu elpojot, pilnībā savienojies ar zemes enerģiju, kas nāk no zemes centra caur tavām pēdām, ar dievišķo kosmisko enerģiju, kas nāk no debesīm, kā tās savienojas tavā ķermenī, piepildot tavu sirdi, kā ielpā, izelpā, tu sajūti elpas kustību, atkal nofokusējies uz savu degungalu, pārnes uzmanību uz savu ķermeņa robežām, sajūti savas rokas, savas kājas. Vari sākt kustināt pirkstus un ar lēnām, maigām kustībām pilnībā pārnes savu uzmanību uz šo brīdi šeit un tagad, atgriežoties šeit, šajā dienā, šajā telpā. Un arī atverot acis, kad sajūti gatavību, un joprojām turpini dziļi un piepildoši elpot. Neko nesasteidzot, nekur nepārskrienot. Dot savu laiku, ja tas nepieciešams.
Var arī izstaipīties. Daudziem var palīdzēt arī pie atcelšanās kājās, izstaipīšanās, kāju padauzīšana, varbūt pat palēcieni. Un tad mēs pabeidzam šo meditāciju, pilnībā atgriežamies. Mhm. Oh, nu, ko es laikam mazliet varbūt apstādināšu ierakstu, lai mēs varam, vai ja kāds vēlās kaut ko varbūt uzreiz pateikt vai uzrakstīt, tad tad varat. Tā, jā, es varbūt mazliet uzlikšu pauzīti.